Sveicināti visiem, kas mūs klausās, un arī tiem, kas mūs skatās. Tie klausās, jā, starp citu, mūs var redzēt YouTube. Tā saka latviski. YouTube, jā. Nu, sveicināti, šī ir kārtējā epizode podkāstam Radījums, kurš ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Jej! Mani sauc Elīna Geida. Mani sauc Anastasija. Laizāna. Mēs vienkārši sen neesam tikušies. Jā. Tev vienkārši raustās valoda. Tādas brīnišķīgas satraucas, tāpēc mums ir lielisks viesis. Uzreiz jau visiem raustās valoda. Kas ir mūsu viesis? Jūs noteikti domājat, jā? Intriga tiem, kas ir video, tie gan jau redz, bet tā ir brīnišķīgā Venčeska Baltīka. Mēs domājam, kā viņu pieteikt, un tad mēs esam visi vienojušies, ka ir naktdzīves ikona, drag māksliniece, dīva un vienkārši efektīga sieviete. Pareizi? Paldies, jā, izcili. Čau. Prieks šeit. Man liekas, tu teici nabadzības. Kas arī ir? Es teicu, varbūt nakts dzīves. Nakts dzīves, tā. Sieši domāju par dzīvi, laikam, tajā brīdī. Nē, nakts dzīves ikona. Broke with expensive taste. Tāpat kā mums daudzi mūsu šīs pasaules. Latvijā. Jā, bet paldies, ka tu piekriti atnākt. Paldies, mēs jau sen par tevi domājām. Bet vienmēr domājam, kad ir īstais brīdis. Mēs vienmēr par tevi domājam. Vienmēr. Par tevi grūti nedomāt. Tāpēc man žāgas visu laiku, jā. Jā, kas blēmās. Bet, jā, mēs jau it kā pieteicām, tātad naktdzīves ikona, drag māksliniece, vienkārši efektīga sieviete. Bet kas vēl ir Venčeska? Mēs sapratām arī to, ka tu esi visur un tu ļoti daudz ko dari, bet varbūt vēl tu vari pastāstīt, kas vēl ir, kas tev tagad vispār aktuāls? The name on everybody's lips. Un ne tikai name. Es esmu drag karaliene, drag māksliniece. Es vādu pasākumus, ņemos ar skapi, ar citiem brīnišķīgiem cilvēkiem. Mums ir sava komanda. Par to arī parunāsim. Es uzstājos un nesen es sāku dziedāt, bet es esmu nevis dziedātāja, bet dziedoša aktrise. Jā, dziedošas aktieris tieši vajag Latvijā. Jā, kaut kā uz to pusi. Plus mīnus. Jā, par to arī parunāsim. Tas jaunais aspekts, ko es sāku dziedāt pavisam nesen in drag, sākot ar kabarē. Un tad no tā laika, kopš tā laika es arī sāku sacerēt savas dziesmiņas. Es pati rakstu. Un, tad es show woman visu dara pati. Ar visuma palīdzību. Un bez kapeikas kabatā. Kā jau vienmēr. Varbūt tas ir tas brīdis, kad viss mainīsies. Uz labo pusi. Cerāms, manifestējām. Bet Manifestējam. Okay. Fest arī. Tas šis iedarās kaut kur. Jā. Mēs varam pieteikt, ka šis ir tāds 18 plus šoreiz podcasts. Jā, bet... nav vēl minūtes jau padarīšu par bordeli. Ļoti labi. Izcili, ļoti labi beidzot kāds bordeļa vibes bija visam vajadzīgs. Bet to dziedāšanu, tu atklāji sevī pēkšņi to talantu, vai tu zināji, ka tu esi talantīgi dziedātāji? Nē. Īstenībā pirmā reize es dziedāju pie jums 2 improvizācijas teātrī. Jā, pareizi, mēs dziedājām. Tas bija Pride edition, un mēs dziedājām, un jūs man teicat, ka nav slikti, un cilvēki man teica, so I blame you. Ļoti labi. Jo vispār, es bērnībā dziedāju, bet es neteiktu, ka man gāja baigi labi. Un es vairāk dejoju, tāpēc man tas dzirde ir, bet tas balss, tur šur. Bet es atklāju tieši savu to stilu un vairāk panāku ar savu personību un harizmu, un tāpēc tas vokāls nav tik svarīgs, viņš nav primārais, kas ir ļoti labi. Tas ir par tādu kopējo pieredzi, zini kā. Jā, bet vispār slaveni cilvēki no industrijas, es nezinu, var sagt,
Gan jau. Lai kuri slaveni cilvēki no industrijas? Jūs man teica, mēs bijām vienā afterī. Tas ir ļoti talantīgs džeks. Nē, es mīlu Justu, mums ir ļoti labas attiecības, mīlu Justu, bet viņš man teica, es viņam godīgi pajautāju, Saule, vai tā, man ir balss, vai man drīkst dziedāt, un viņš teica, es tevi mīlu, bet ne. Un kopš tā, bet I appreciate honesty. Un tagad es taisu to savu koncertu, darbnīca. Es tieši atradu to savu džēzīgu Par spīti Justam, nevis par spīti Dīvai, vajadzēs saukt šo. Par spīti Justam es nevaru sagaidīt dienu, kad es paskatīšos viņu acīs un pateikšu, how the tables have turned. Bet es mierināju sevi ar to, ka NM darbnīca, brīnišķīga Maija Moira Mazanova, viņa neļautu man kāpt uz skatuves, ja būtu tik ļoti slikti. Un arī brīnišķīga Laura Sopele, my partner in crime. Viņa ir burvīga grīma māksliniece, un viņa arī sen jau bija tā vēlme, tā tieksme dziedāt. Viņa ir kolosāla balss, Shigat Pipes. Un viņa arī tāda džezīga, diva, tāpēc mēs esam divas un par spīti divai. Lūdzu pērciet biļetes mdarbnīca.lv vai fienta.com 27. marts 8. vakarā. Mdarbnīca. Par spīti divai. Nenopietni par nopietnu. Bet varbūt var pastāstīt, kā tu nonāci pie tā, ka tev vajag šādu šoviņu. Tev bija jau iepriekš kaut kas tāds plānots? Jā, man tāpa izrāda ap to laiku, kad Rojam bija tā Palladium, tas lielais šaus, kuras arī piedalījos. Un es sarakstīju veselu izrādi, un Skapim bija jādod man naudu. Lai šo visu producētu, bet ar Skapi aizgāja tā, ka mēs visi redzējām. Aizgāja Ieva, tad sākas finansiālas grūtības un tā tālāk, un es sapratu, ka Skapi es to nevarēšu rīkot. Un tāda viss projekts iebremzējies un palika tur, scenārijs palika. Un tāda es to scenāriju, tur jau bija kaut kādas 4 dziesmas sarakstītas. Un es vienkārši paņēmu to scenāriju un uztaisīju tādu koncertu vakaru. Tur būs tā kā nelieli monologi, nelielas ainas pa vidu. Un pierakstīju klāt vēl kaut kādas 3-4 dziesmas. Kopumā mums ir 11 gabali. Tur būs viena tāda performance un tad pārējais dziesmas. Un kopā ar Lauru. Un īpaša viešņa mums būs neviena cita kā Vilhelmīna Žagata. Ko jūs arī varējāt redzēt kabarē. Mēs kopā tur uzstājāmies, mēs arī piedalījāmies visādos pasākumos kopā. Es viņu sirsnīgi mīlu. Viņa ir burvīga vienkārši, un viņai arī pašai savs koncis, man liekas, Benjamīnu namā, ja es nemaldos. Tā kā jā. Un tagad viņa piedalīsies uz vienu dziesmu. Viņa spēlēs manu vectanti. Vectanti, pat ne vectante. Manas vecmāmiņas māsu. Jā. Emīlija Josefovna Balčunas. Un tur ir tur būs tā aina un tā dziesma efektīga sieviete. Jo man ļoti patīk rakties ģimenes arhīvos un vispār pētīt savas ģimenes vēsturi. Un man tur ir viss kaut kādas asinis. Tu cenāk, tas ir īsts vārds tavai vecvectantei? Jā, Emīlija Josefovna Balčunas. Tik grandioza. Jā, un viņa bija tiešām grandioza, efektīga sieviete. Viņa bija tāda bohemista. Tā ir dziesma un tā ir monologa. Es fantazēju par to, kāda viņa varētu būt, jo es nekad viņu neiepazīnu reālajā dzīvē. Es tikai balstos uz kaut kādiem stāstiem, fotogrāfiem, albumā un tāpēc, jā, tur ir tāda fantāzija par to, kāda viņa varētu būt, jo, jā, viņa bija tāda inteliģence, bohēma, sabiedrības dāma. Kad viņa nomira, pēc viņas istāba bija noklātā no grīdas līdz griestiem ar gleznam, jo viņa bija tāda diezgan populārā
starp vīriešiem, un viņa mīlēja visus tos māksliniekus, aktierus un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā viņa strādāja rūpnīcā, un tad ir jautājums, tad kādā bohēmā. Un tad es fantazēju tālāk par to, un jūs redzēsiet vairāk. M-darbnīca droši nāciet, nestastīšu visu. Bet jā, tas ir viens no maniem mīļākajiem numuriem un dziesmām, jo tā ir tā īpaša saikne ar to manu Emmačku. Viņa nepatika, kad viņu sauc Emīlija, viņa bija Emmačka vai Emma. Un jā, un Vilhelmīna spēlē to Emmačku, un viņa ir, es nevienu citu nevarētu iedomāties tajā lomā, un jā, mums ir tagad mēģinājumi, un viss sanāk kopā, jo ir mūziķi, ir backvokalistas, ir mēs ar Lauru, Vilhelmīna, gaismas, tā kā viss jau notiek, viss jau smuki saliekās, un es esmu riktīgi excited. Tas tiešām arī izklausās excited. Es tagad domāju, ka man šķiet, ka es ļoti ceru, ka man kalendārā tā diena ir brīva. Es ļoti ceru. Tas koncerts, viņš būs tāds tā kā bišku teatrāls, bišku komedisks, kā man patīk teikt, nenopietni par nopietno mēs dziedāsim, un tā galvenā doma ir sieviešu stāsti. Par sievietēm, par pieredzēm, kopā ar maniem personīgajiem stāstiem. Jā. Tur, piemēram, viena dziesma ir par toksisko maskulinitāti, no kā mēs visi, man liekas, ciešām un saskaramies. Un, jā, bet galvenā doma, ka tu atnāc un tu pavadi foršu laiku tādā ļoti burbuļainā, vieglpratīgā atmosfērā ar dzīvo mūziku. Un tur arī var nopirkt galdiņu, daudz baudamāk būs sežot, paņemt kaut kādu glāzi ar kaut ko. Uzreiz īpašāk sajūta, ka tu sēdi pie galdiņiem, stāvi kājās kā pārējie plebeji. Bišķiņ tāds vodevīļas sajūta, tad kabarē bišķiņ. Tās seksīgi izklausās. Mājīgi. Omulīgi un seksīgi. Jā. Forši. Bet, jā, tu teici tādas personīgās pieredzes un viss kaut kas tāds par sievietēm un vēl vis kaut ko. Bet kā vispār tu nokļuvi līdz Venčeska Baltīk? Nu, ka tev, kad drag māksla ir tā, ko tu vēlies izzināt un ka tu gribi būt uz skatuves, varbūt tu vari iedot tādu nelielu tādu down the memory lane. Jā. Es ceru, ka sanāks īsi. Es par šo runāju katru reizi. Jā, katru reizi. Jā, man visu šo jautājumu, man liekas, visi jau protams. Nē, bet es tāpat kāds nezinu, varbūt. Atkārtošana ir zināšanu māte. Jā. Es zinu, ka dažreiz nāk vēmiens stāstīt vienu to pašu, tā kā bišķi tā jau slikti, liekas, kurš tu to nezini. Šitais ir labs stāsts. Jā, ļoti labi, es gribu dzirdēt. Viss sakās bērnībā. 1900. Tā neteiksim skaļi. Man tā interese pārģērbšanās un uzstāšanās bija, kopš man bija kaut kādi 3-4 gadi, es tur stāvēju pie spoguļa ar ķemmi rokas kā mikrofonu, ar dvieli galvā, un mammas garderoba bija vienkārši cita pasaule, kuras varēju pavadīt vienkārši stundām ilgi. Un mani vecāki redzēja, ka esmu tādā, radošais bērns iepazīt pasauli, lai iepazītu, tā kā nevienam īsti nebija problēmu, kamēr nesākās skola, pubertāte un, protams, tur bija bullings un bla, 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 un viss tas classic queer struggle. No kurienes tu esi, no Rīgas? Es esmu no Rīgas, bet es nodzīvoju Garciemā pirms 1. klases. Es bērnudārzu gāju Rīgā, bet mēs dzīvojam, mums bija tāda liela māja Garciemā pie jūras, gandrīz pie jūras. Un, jā. Un tad tiņos es uzzināju, kas ir androgēnu modelis. Tas ir modelis, kuru izskatās gan sievišķīgi, gan vīrišķīgi, un viņi tā kā apvieno. Un tāpēc es sāku audzēt matus garus, un kamēr es audzēju, es uzzināju, kas ir RuPaul's Drag Race. Aha. Un tad, jā, tas man jau bija kaut kādi 15, 16 gadi, es sevi ieslodzīju
Savā istabā, un pirms tam vanas istaba, nozagu mammai kasmicičku, un kaut ko tur mēģināju. Jā, un kaut ko tur mēģināju sazīmēt. Un, jā, vienkārši eksperimentēju ar to make-upu, gāja man drausmīgi, jo man nebija vispār nekādu prasmi un nekādas skills vispār. Bet tā ar laiku pienāk brīdis, kad man palika 18, un es izgāju pirmoreiz nakts klubā. XXL bija tieši pēc kādam 2 mēnešiem pēc viņš aizvērās. Un atvēra stop klubs, kurus atnācu uz atvēršanu, un man uzreiz pateica, tu šeit, mīļā, strādāsi. Man tāds, labi. Cik forši. Tad es gadu nostrādāju tur, tad... Vai tu kaut kādas performances taisi? Jā, nu, es biju ļoti zaļa. Garderoba liela man nebija. Pārsvarā mammas šmatkas kaut kādas. Cik forši, ka mamma tev devi savai? Vai tu vienkārši savāc un neteici? Es savācu, un viņa tāds, tu paņemi, man tāds, jā, nu labi. Tikai tur bija diezgan brīvi, es varēju darīt, ko es gribu. Nu jā, un tad mēs satikamies ar Amūnu un visam pārējiem, un kopā mums bija, mēs izveidojam to pirmo lielo Baltijas drag kolektīvu, Baltic Queens. Un jā, un the rest is history, un jā, mēs kādu laiku bijām uzstājāmies kopā, tad mēs sadalījāmies, un tad mēs turpinājām katrs individuāli darboties, un dažreiz joprojām kolaborējāmies, un jā. Es taisīju arī kvirtopiju kādu laiku vanā, jo es esmu visur. Man liekas, man patīk būt kabarē, man patīk būt skapī, man patīk būt reivā scenā, kliklaks, vans, kur es taisīju to kvirtopiju, jo man patīk, ka tas koncepts apvienot dragšovu un tehno. Reivu. Jā, kāda ir tā doma tam pasākumam? Jā, ir vienkārši dragšovi un ir tehno mūzika? Jo reivi un tehno pēc būtības viņi ir queer, un diemžēl Latvijā viņi nav tik ļoti queer, ka gribētos. Protams, mums ir kliklaks un vēl daži eventi, bet tas bija tāds regulārs pasākums. Tur bija 2 stāvi, otrā stāvā bija tāda more popsy, more tā gay queer vibes, un tad pirmā stāvā bija tāds hard techno. Dažreiz hard, dažreiz tāds more funky, more uz hyperpop pusi. Tāds for the gays, the girls and the zays. Un tad pa vidu naktī bija drag shows un dažreiz tematisks. Un jā, tā bija tā vieta, kurā deva, jo tas bija pēc Covida, un tāpēc visa naktsdzīve tā kā apstājies, un īsti nebija kur performēt, jo Golden bija ciet, un Topklubs ir Topklubs. Un jā, tāpēc tā vieta deva arī iespēju dragmāksliniekiem uzstāties, vismaz kaut kur. Un bija arī tas Robin pāri, ko Ansa Pūdena. Un tad atveras skapes. Es biju skapī tādā fairy godmother, kreatīva, radoša menedžere, laba roka, asistenta, sauciet kā gribat. Daži man vērtē un sauc par skapju dvēseli, skapju sirdi, skapju seju. Man tāds, paldies. Es pati laikam tā neteiktu. Jūs ar Ievu bijāt? Kaut kāda ziņa, jā, protams. Mēs ar Ievu tādas mamītas, un tagad mēs esam back, jo es domāju,
Daudzi pamanīja, ka tur bija visādas drāmas, un skāpis aiztaisies ciet, un es uztaisīju lielu exposure video sociālos par to, cik briesmīgi tur gāja, un cik visi ir lopi, un tā tālāk. Skatījāmies. Tas ir tā kā Latvijas Super Bowl. Man cilvēki stāstīja, ka viņi tā kā sanāk pie kūrā kaut kādi 10 cilvēki, un uz liela ekrāna, uz projektora, viņi taisīja watch parties. Es esmu dzirdējusi tādas stāstus arī. Jā, man vairāki cilvēki teica, ka mums bija vesels tā kā watch party, man tāds, wow. Un tā ļoti smieklīgi sanāca, ka es biju tā, kura tā kā uzlika to punktu ar to video. Kinda, tā kā, ja vēl bija kaut kāda cerība, ka varbūt viņi pamanīsies un kaut kas būs atkal labi, tad es to cerību pildīgi likvidēju. Un tad, es biju tā, kura iznīcināja, un es būšu tā, kura viena no tiem cilvēkiem, kura atdzīvinās skapi. Un Fēniksu. Jā, un 2. aprīlī mums būs private opening, un 10. aprīlī mums būs jau publisks. Atvēršanas pasakums, nāciet jau no 5 vakarā. Būs dažas interesantas lietiņas, bet nekas tāds baigi nopietnas, jo mēs gribam vienkārši, lai visi sanāk un patusē kā vecos labos laikos. Es didžejošu, vēl didžeju Pupelniece didžejošu, būs laba mūzika. Tas ir 10. Ja? Tas ir 10. Jā. Un, bet tad tā doma ir tāda. Mēs tur arī kaut ko taisīsim. Jā, tas gan būs 2. Vai arī 10. Nē, mēs ar tevi, mēs ar tevi 2. Nevar jau arī 10. Mēs ar tevi 10. Jā, tur būs drakšana. Jūs saka, Dievs, tāds exposures. Nu, viss kaut kas būs. I won't reveal much, jūs redzēsiet. Bet jā, tas ir riktīgi exciting, ka man arī tā kā pazuda cerība, ka par skāpi, ka tur kaut kas notiks. Bet atnāca ļoti foršs vīrietis. Es nezinu, vai viņš grib, lai es saku viņu vārdu. Gan jau, lai tauta zina savus varoņus. Oskars Ikstens ir tāds balīšu un biznesa cilvēks, un viņš pārpirka skapi. Un tad viņš atbrauca ar pūdeli pie manis. Vienkārši tāpat bez jautāšanas. Jā, tā. Nē, viņš, protams, uzrakstīja. Cipa, hei, ko tu saki? Man ir doma izpirkt skapi un taisīt kaut ko, bet man vajag cilvēkus. Jo tā kā viņš nav queer, bet viņš ir liels allies. Un mēs nosēdējām 2 stundas ar to pūdeli. Es galvenais nedzeru. Viņam tāds, es arī nedzeru. Tad mēs nolikam to pūdeli. Skatījāmies uz video un norunājām. Uz 15 minūtēm 2 stundas mēs norunājām. Un viņš man liekas ļoti tāds green flag, kas ir reti. Tas ir svarīgi arī krāsās kapja. Jā. Runājot arī par zeķu viksēm. Un tad es sapratu, ka šis cilvēks, he means business, un viņš ir sakarīgs, viņš ir ally, un viņam ir tā tieksme, ka viņš apzinās, ka viens pats viņš netiks galā, viņam vajag queer komandu. Un tad es un Ieva Mits got back on board. Un māmiņas atpakaļ, ne? Māmiņas atpakaļ, un tad mēs pievienojam mūsu komandai Andrevonu un Ilju Zikovu, kas ir arī mūsu komunā diezgan zināmi cilvēki. Viņi nodarbosies un jau nodarbojas ar vizuāliem, sociāliem, marketingu un visam tādām lietām. Jā, tad tu saki, ka šoreiz būs viss pavisam citādi un viss būs labi, ja? Vai ir kaut kāda, kas ir tas plāns, kāds tas plāns? Viss būs tāpat kā agrāk, tā kā pirmo reizi? Plus, mīnus tāpat mainīsies? Kā agrāk, bet mēs gribam atgriezt to oriģinālu ideju par to, ka skapis ir kultūrvieta. Tāpēc mēs strādāsim jau no 5 vakarā, tur varēs atnākt izbaudīt dzerienu un būs arī virtuvīte, kaut kāda snacks. Trešdienas, ceturtdienas būs karaoke, open mic, stand-upi, kaut kādas konferences vai diskusijas. Viss kaut kās. Tā kā tas, pasakumi, teiksim, kā ņepē. Un tad piekdien, sestdien būs tie tūsi, bet lielie tūsi, tad ir big event, piemēram, kā Gugu Gaga, Baby Drag competitions. Un es, starp citu, arī atdzīvināšu queertopiju.
par ko es stāstīju, viņa tagad būs skapī. Mēs pamainīsim, es domāju, bišķiņu konceptu, bet tas jau būs kaut kāda vasarā. Tad tie 2 lieli pasākumi būs tikai 1 vai 2 mēnesi. Un tad katru weekendu vienkārši tāds klasiks skapjotus ar labu muziku, good vibes, safe space, queer. Un ko es gribu akcentēt, kā jau bija, un arī šoreiz tas būs vieta by queers, for queers, safe space, bet arī bet tas jau nozīmē arī kā visiem. Jo tas skandāls ar to iepriekšējiem vadītājiem bija tā, ka viņi mēģināja padarīt skapī par klubu visiem, bet tas jau tā kā konceptuāli jau bija, tāpēc why would you need to do it? Un viņi noņēma aprakstos un visur, ka tas ir specifically queer club. So that's tā kā straight washing bišķiņ. Un viņi arī tā kā nomainīja to zāļu uz melnu, kas ir tā kā ļoti ironiski, they literally took away the color. Un kaut kāds sādnes parādies skumjas kaut kāds tie visā vizuāļos, jā. Tāpēc we will be queer friendly, bet mēs esam atverti queer friendly or straight friendly? Straight friendly, tiešām, jā. Mēs būsim queer klubs, nevis queer friendly, bet queer klubs, bet mēs esam atverti visiem, ja tu esi adekvāts un labs cilvēks. Ja tu neienies iekšā kaut kādu toksiskumu vai bad vibes, good vibes only. Un viena no galvenākajām lietām, ka tur arī pamainīsies tā vizuāla identitāte tieši iekšā. Tā kā paliks tas pats logo, skapis green, bet iekšā jūs redzēsiet, tagad notiek joprojām remontdarbi, un tur būs tāds bišķiņ campy. Tu sapratīsi, kā tu esi kvīru klubā. Būs ļoti, man liekas, gaumīgi un nice. Jo iepriekš, man personīgi nepatīk, kas kāpēc izskatījies. Jo, esmu aizmirsus, kā tur bija. Tur vienkārši tā kā, tie briesmīgi griesti un tā kā, ir ok, bet tad tu pavadi ilgāku laiku un tu skaties, ka tur ir tāds pamests. Klausies, sēdēt nakts vietā un skatīties uz griestiem. Tur taču bolītai jābūt. Bet ja tu atgulies, tu esi uz deju grīdas, tu pacēl galvu un pacēl atpakaļ. Vai tu nedēļ? Un iedzer vēl, lai aizbiedz šo. Jā. Tā kā būs vēl jauns menu ar drinkiem un tā struktūra iekšēji bišķiņ, jūs redzēsiet. Krači būs nice. Bet ir tāda sajūtiņa, ka gaidi to 10. aprīli un 2. aprīli? Vai ir jau sagurums? Man liekas, kuras esmu atliekusi? Protams, jā. Nav tāda sajūta, kuras saka liekulos, ne? Nē, es domāju, varbūt Ievī tā ir, bet... Nē, gan Ieva, gan es, mēs esam ļoti excited, un mēs arī redzam to atsaucību cilvēkos, ka visi ir sailgojusies. Jā. Jā, man šķiet, ka tieši tas arī iedeva to sajūtu, ka grib, jo man šķiet, ja būtu jebkurš cits tur, varbūt, protams, ir arī daudz brīnišķīgu cilvēku kopienā, bet man liekas, tieši tas arī iedod to uzticību, ka tu ieraugi, tur ir Ieva un tur ir Venčī, un tad laikam, ka, ok, labi, tad ejam vēlreiz. No pressure. Tev tā nav? Ir skeptiski. Nē, es domāju par to, ka tas mikrofons mazliet slīd lejā. Bet ja kas tu pieturi? Vat šitā. Ir ok? Var dzirdēt? Nē, var dzirdēt, var brīnišķīgi. Es tikai uztraucos par to, vai es labi uzliku to statīvu. Jā. Es priecājos par to, ka ir tik daudz foršu pasākumu un vietu. Un man šķiet arī, ja mēs mazliet atgriežamies tajā vēsturē, kā bija, kad mēs gājām skolā un tā tālāk, cik bija tukši un nenotika nekas, bet man šķiet arī tas, ko es dzirdu tajā tavā stāstā, ka nenotika. Ja nenotiek, bet es gribu, es paņemšu un uztaisīšu. Man liekas, tā ir tāda forša pieeja tām lietām. Un look at tas, all of us know, ka kur ir tavs pasākums, ir skapja atzimšana. Tas ir tik dīvaini, jo tā kā ziema bija tāds klusums un atkal tā kā spoku pilsēta, nekas nenotiek. Un vēl tā ziema šoreiz bija tādā
kā vajag, kā bērnībā. Spēcīga. Un tad marts un bam. Tas tur tevi tonusā. Aizmirstās bišķiņ bija tāda ziemas hibernācija. Tagad mēs esam atpakaļ. Atvilkām elpu. Varbūt šis tāds pašsaprotams it kā jautājums, bet kā tev šeit, kāpēc vispār, kāpēc ir svarīgi, ka ir tāds skapis vai arī kaut kādas tie pasākumi, kurus tu taisi, ko tas iedod visai mūsu visai kopienai un sabiedrībai? Tas iedod tiešām tādu kopienas sajūtu, un lai ir vieta, kur cilvēki nāk un nebaidās no nosodījuma, viņi var būt tādi, kādi viņi ir. Un arī sievietēm tas ir aktuāli, ka neviens tev tur neuzmaksies un neaiztīgs bez tavas atļaujas, un ir arī apsargi un cilvēki apkārt, kas tā kā vēroši. Jā, es esmu 2 cilvēkus izmetus no skapja iepriekš. Thank you for your service. Well, you're welcome. Es skatos uzreiz viņus tāds šits aizdomīgs. Jā, un jo godīgi sakot, mums kluba dzīve, tas klubu etikēts pieklībo. Ir tīpaši, ja mēs salīdzinām ar Berlīnu, ar Londoni, ar Parīzi. Es pat tā varu piemēru dot par to, kad es rīkoju Kvirtopiju Vanvanā. Mēs uztaisījām toaletes, tādu kastīti ar tamponiem, dezodoranti, visam tādas higieniskas lietas. Un cilvēki, kuram varbūt nav tas manieres vai sapratnes, kur viņi atrodas, vienreiz mēs ieraudzījām to visu kasti iebastu podā un bija plūdi. Un tas ļoti daudz parādā par mūsu vispār mentalitāti. Un arī tā kā, tie vīrieši, viņi nemāk uzvesties, viņam vajag pie visiem pienākt, uzmakties, traucēt. Un arī tā kā skāpī arī ir forši tas, ka tu vari dejot, tev apkārt dejo cilvēki, un tā kā, ja tur kaut kas jau sākās, tāds flirtīgs, tad sākās, bet consensually. Bet tā tu tā kā dejo, un neviens tevi netraucē un neaiztiec, un, protams, ir visādi cilvēki, visādi gadījumi, bet tāpēc mums ir apsargi, un šoreiz mēs arī vairāk piedomāsim, kā viņus kārtīgi izmacīt, un izskaidrot visu, un kā rīkoties un tā tālāk. Jo arī iepriekš mums bija problēmas ar apsargiem. Jo, viņiem ir labi intentions, bet viņi nevienmēr saprot, kā ir, kad tu esi queer cilvēks jebkurā settingā, jebkurā pasakumā. Un, tas varbūt, vistrākākais, kas var būt, ir kaut kāda physical violence vai verbāli, bet arī dažreiz vienkārši atnāk queer cilvēks, kas ir ļoti visibly queer, un tad uz viņu visi skatās kā zoodārzā. Un tad ir vēl viena lieta, kas tā kā kopiena savā starpā, tur geji nodirš transpersonas, geji diršas ar lesbenēm. Bet tas viss skapī tur notiek? Tas vispār, gan skāpī agrāk, gan Top klubs arī ļoti labs piemērs, ka mēs pat savā kopienā dažreiz esam, nelīdz galām saprotoši. Un ir īpaši, kad viss politiski ir tas no Trumpa ban everything, tradicionālas vērtības, arī viss tas pret trans cilvēkiem, tāda demonizēšana un vispār neredz trans cilvēkus kā cilvēkus. Un tas arī aizgāja, piemēram, gejiem, kā, šausmīgi kaut kāda medieval lieta, bet tā kā, es esmu puisis, man patīk puiši, bet kāpēc tā kā tu esi puisis un tev jāģerbjās kā sieviete, un es joprojām kaut ko tādu dzirdu 2026. fucking gadā.
Tāpēc, ka ir es par šo domāju, un man šķiet, ka ir viņiem ir daļai cilvēku, tāpat kā ir sievietes, kuras saka, es neesmu feminista, tur tādas un tādas, ir tā jocīgā ilūzija, ka tu kaut kādā veidā esi tas viens no tiem normālajiem, un kaut kādā veidā it kā pielabinies tai pusē, kuru tev zem ritiņiem pametīs pirmo. Un tad šķiet tāda jocīga, absurda ideja, ka tu it kā izliecies, esmu tas labais gejs, vai esmu tā labā sieviete, un tad kura tad to uzmanību un to patiku, tu mēģini īsti nopirkt. It kā tur tādu, nezinu, tie konservatīvi domājošie cilvēki. Viņiem tāpatās ne tu īsti līdz galam interesē, ne arī tu viņi grib, un tad liekas, tas īsti nekam nav domāts. Jo zem vilcienā mēs būsim pirmie, visi tie transpersonas tālāk, bet tālāk they will come for your ass. Jā, kādu brīdi viņi labprāt izmanto šo cilvēku. Viņš nebūsiet pirmie. Bet jūs esat rindā. Jā, tieši tā. Vilcienā uz Sibīriju. Trausmas. Bet, jā, kaut ko es vēl gribēju par to teikt. Par visiem strīdiem un to iekšējo kultūru. Jā. Varbūt tev ir kādi ieteikumi, kā mēs varētu uzlabot visu kopā šo visu. Pirmkārt, man ir tāds veltījums visiem, kad jūs ejat uz skapī. Pačakojiet, lūdzu, Instagramā, kas tur notiek, kas par pasakumu. Jo mums ir dažādi visādi pasakumi ar dažādiem visādiem temātikam. Un es negribu to vecu stereotipu, ka tu atnāc vienkārši uz skapi un tur skan Britney Spears Toxic un ABBA un tas arī viss. Mēs mēģinām tā kā integrēt tiešām visas intereses. Es gribu arī taisīt tur vairāk reivīgus pasakumus, something for lesbians. Un tā kā we all like different things. Un tāpēc es gribu, lai ir vieta katrai gaumei. Un, protams, būs kaut kādas naktis, kuras tādas klasiskas un tā kā universal for everyone. Bet jā, es aicinu vienkārši cilvēkus, ja tu nezini, kur tu nāc un tu atnāc un ir kaut kāds pasakums, kas nav tava gaumē. Don't be a douchebag. Tā kā, kas ir šīs? Ja tu atvērtu Instagramu, tu zinātu, kas ir šīs. Vai Facebooku, vai, tā kā, nav tā, ka tā informācija ir pieejama tikai kaut kāda viena vietā. Neslinkojam, draugi. Un, ja, piemēram, es sapratu, ka būs kalendārs līdzīgi tāpat, kā bija iepriekš, kad tu varēsi kaut kādu laiku uz priekšu skatīties. Ja pieņemsim, es esmu cilvēks, ja es esmu no tiem douchebagiem, kas ir tāds, nē, viņi jau netaisa neko normāli. Vai pieņemsim, ja man ir koncepts, vai man ir ideja, vai es varu uzrakstīt skapim Instagramā vai Facebookā vai vēl kaut kur un pateikt, hei, es gribētu sadarboties, gribu uztaisīt pasākumu. Vai tas ir kaut kas tāds, kas varētu strādāt? Jā, mēs esam atvērti. Nav tā, ka mēs visu akceptēsim, mēs skatīsimies, kas un kā, bet izdomāt var jebko. Tā kā mēs esam atvērti komunikācijai, tā kā DMs, slide in our DMs. Jā, man arī šķiet, es ik pa laikam biju, tā, ka nebija skapis vai nebija skapis tādā varbūt izpildījumā, kas man varbūt šķiet draudzīgs. Tad šeit arī tāds umīgās, bet, ka nav tāda īsta vietu vai kur uzstāties un kur dabūt tās arī darba vietas daudziem cilvēkiem no kopienas, kuru strādā drošā vidē un kur tu nāc ar savu pasākumu, nevis, ka tu ej un meklē un domā, kura kultūra vieta vai kura telpa varētu būt atbalstoša. Tu vēl nezini, kāda publika tur bieži nāk. Un tad ir viss tāds baigi. Jā, skāpis, viņš pēc būtības ir vienīgais tāds klubs, jo ir top klubs, bet es to sauktu par geju klubu. Un skāpis ir queer klubs. Un tas vairāk atšķirība kultūra vieta. Tā kā, gan. Tā ir kultūra vieta, tāpēc kā kaņepe. Tā kā tas vibes. Brīvdienas tur ir, weekendos tur ir bet arī var nākt no 5 un paņemt dzērienu, kā es teicu. Es tieši gribēju minēt, ka tu teici, ka var nākt arī no 5, kas nozīmē, ka ja es eju pēc darba, tad es varu arī vienkārši pabūt ar saviem cilvēkiem. Tāpēc, ka kaņepe, man liekas, tas ir vislabākais salīdzinājums, jo uz kaņepi tu vari atnākt paēst, pēc tam uz reivu vai vienkārši dzērienu, un tā kā jebkura nedēļas diena. Tā kā, jā. Ko mēs vēl runājam? Forši.
Tu gribēji kaut ko teikt? Nē, es gribēju arī mazliet tā pabāzt degunu un pajautāt, un kas tu tur vēl nākotnē varbūt plānojas bez skapja, un kas ir Vančeskas dzīvē. Ok, mums būs izrāda. Tā nav izrāda. Pagaidām man ir tā, ka es dzīvoju tagadnē. Baigu plānu man nav, es gribu pabeigt ar šo. Bet noteikti, ja aizies tas mans amizantais koncertu vakars, es domāju, mēs noteikti viņu atkārtosim gan M-darbnīcā, gan kaut kāda cita veida, varbūt arī kaut kur citur no tam pašām dziesmām. Man ir tāds projekts, ko es arī jau kādu gadu vai divus pa laikam kaut ko rakstu savā telefonā, pierakstos. Es gribu taisīt rap albumu. What? Nice. Jā. Repa albumu. Jā, jo... Kuram reperim tu pajautāji, vai tev vajag to darīt? Un kurš tev pateica, ka ne, un tev ir tāds par spīti tev? Nē, šis nebija. Es jau runāju ar dažiem reperiem, un viņi gatavi man palīdzēt. Bet, par kuriem? Nedrīkst teikt? Pagaidām neteikšu. Es pati vēl neizvēlējos vienu no viņiem, viņam nedrīkst zināt. Nē, man patika opcijas. Man patika, kad ir opcijas. Sākums tam bija... ja es tagad pateikšu, visi tagad ies un skatīsies to Karaši, es neteikšu vārdā, bet ir viens raidījums, jauna gadā raidījums. Un man bija tur debija ar savu dziesmu Exotika, kas arī skanēs M-darbnīca, bet džēzā versijā. Kas, man liekas, ir daudz veiksmīgāka. Es nezinu, tajā raidījumā tas bija tā bišķiņ švāki, jo es biju, viņi mani iebukoja kā zilnieci, man ir tas savs pareizi, jā, tu taču brauc arī kā zilnieci. Un mēs tur filmējam reklāmu, blablabla, un viņam tāds tas ir tikai nedēļu pirms. Viņam tāds, mums vajag īstenībā performanci, man tāds, bet es nevaru uzstāties ne ar gandrīz jebkuru dziesmu, jo tur ir copyrights, un mēs tad sākam domāt, ko darīt. Viena opcija ir ar kaut kādu klasisko mūziku. Man teica, ok, es varu uzstāties pie jebkā, I can make it work. Tad man radas ideja, man teica, Klau, man ir dziesma uz papīra. Ja jūs man sataisīties kaut ko ātri, basic, kaut kādu beatu, davai taisām, jo tas ļoti labi toreiz iedarēs tam visam konceptam. Un ir tā diena, filmēšanas diena, un es palūdzu, lai Miķim būtu autotunes, lai būtu tas tā kā feels, ka Charlie XCX, Kanye West, viņu, tā kā, jo tam konceptuāli tam tā vajadzēja būt. Autotune beigas nebija. Un man tāds, you brought it to yourself. Un, beigās bija kā bija, bet tas bija tas pirmais tāds mēģinājums. Un tagad un tev patika? Jā, bet man šī dziesma man daudz labāk patīk džēzā aranžējumā. Bet par to rap albumu redzēs, man jau ir kādu gadu visi tie teksti sarakstīti. Wow! Pagaid, cik tev ir jau daudz, tu teici, 9 dziesmas? Nē, cik tu teici? Koncertam mums ir 11 gabali, bet tam rap albumam, tur ir daudz tā kā fragmentu, ne līdz galam pabeigtas dziesmas, kaut kādi 10-15 tur ir. Wow! So vienam albumam būs. Viss ir ļoti forši. Man ļoti patīk, ka tu vienkārši nevis kaut ko domā, varbūt kādu dienu vai jāpamāca, bet tu vienkārši ej un kaut ko dari. Tu arī overthinko. Oi, protams. Love overthinking, hate overthinking. Man arī tā kā vispār ar dziedāšanu man bija ļoti... es jūtos tā ļoti nepārliecinoši par sevi.
Un par savu balsi, jo tā kā ir vairāki cilvēki, kā jūs, kuri teica, ka hei, varbūt nevajag, vai tāds. Bet es saprotu, palika daudz vieglāk, kad es saprotu, ka es neesmu dziedātāja, esmu dziedājoša aktrise. Un tas ir pavisam cits, ja godīgi. Jā. Un es atradu vienkārši to savu veidu, kā ar savu personību, kā ar citiem rīkiem panākt tā, lai tas ir, lai to var klausīties. Nu jā, tāpēc, ka tu jau nedod kaut kādu, es jums tagad operā dziedāšu. Bet tas ir tieši tā, kā tu teici, tas ir uzvedums, tas ir teatrāli un tur viss kaut kas tāds notiek. Bet es ļoti ilgi mēģināju tā kā pārbaudīt to augsni, kad pasākām, piemēram, pie jums. Tajā jūsu improvizācijas Jā, jo mēs jau arī dziedam tā, kā mums šķiet, ka vajadzētu dziedāt. Neviena no mums nav profesionāli mācījusies dziedāt, mēs vienkārši dziedam un pašvainīgi. Jums labi sanāk, jo jūs arī esat dziedājušas aktrises. Tas ir tas jā, pats. Tieši tā. Un tad kabarē, un jā, es vienkārši sapratu dziesmas, kas man piestāv manam balsim un manai personībai. Es vairāk sāku sevi, saprast, kāda es esmu. Tas tēls. Un tagad es jūtos daudz ērtāk, daudz drošāk. Un esmu ļoti excited, ka viss sajiet kopā un 27. jūs varēsiet to dzirdēt un redzēt. Ideāli. Ļoti labi. Nu, tad varbūt arī pēdējais, kas varbūt ir tā sajūta, ar kādu tu gribi, lai cilvēks aiziet prom pēc tās. Un domā, kādas domas tu gribi, lai tas cilvēks domā par Venči, par Venčesku Baltīku? Laikam, es vienkārši dzirdēju iepriekš no dažiem cilvēkiem, ka viņam patīk, piemēram, vērot mani Instagramā, vērot mani uz skatuves, un viņam katru reizi ir tāds, what's next? Jā, vai ne? Tā kā ko viņa, jo es tiešām esmu tāds hameleons dragā, un man patīk lēkt no viena žanra uz otru un mainīt tas estētikas, mainīt to stilu, bet joprojām es esmu Venčeska, to var skaidri redzēt. Jā, man patīk tas unexpected efektiņš, lai cilvēki tāda intriģējoša sieviete. Jā. Lai cilvēki, man patīk, kad viņi tā kā, kas vēl, ko viņa tur izdarīs? Es piekrītu. Īstenībā, es visu laiku domāju par to sajūtu, bet tu tagad stāsti, man tiešām ir vienmēr, es domāju, tā kā, ar tevi, man liekas, uz tevi skatīties nav garlaicīgi. Nav tāds, tā kā, šo es jau esmu redzējusi, šis jau ir tā kā jau izspēlēts, to es jau saprotu, kas tur būs tālāk, bet ir tā kā, Jo man liekas, tas ir mans ADHD, jo man ļoti nepatīk ilgi darīt kaut kādu vienu lietu, tāpēc es ļoti ātri mainu lietas, un es arī nedaru šito, lai tā kā visu laiku visus pārsteigt, un visu laiku kaut ko jaunu. Ne, man vienkārši pašai patīk eksplorēt visādus žanrus un pamēģināt sevi šitā loma, pamēģināt sevi citā loma. Un paskatīties, kā es jūtos, un beigas man parasti viss patīk, tāpēc es palieku pie visa un vienkārši atgriežos pie konkrēta tēla, tad, kad man ir vibes. Cik forši. Jā. Bet man galvenā lieta, jebko, ko es daru, lai es joprojām esmu Venčeska, tomēr tur ir tas kaut kāds signature stils, raksturiņš. Tā kā, kaut kā tā. Izcili. Forši. Jā. Es visu laiku galvā domāju par visu to, ko es googlēju par tevi. Un es domāju, ka Dievs, mūzikas klipi. Ja tu iegooglē mani, tur ir viss kaut kādas vecas intervijas. Es bišķi palasījos, jā. Tikā... Bet, man liekas, tu kādreiz taisītu savu projektu portfolio. Jā, portfolio tur ir diezgan iespaidīgi. She acts, she now sings. She thinks. She sometimes thinks, bet ne pārāk bieži. Nevajag pārāk daudz domāt. Jā, man arī bijuši visādi stand-upi, tā kā komēdija. Es arī dejoju, man bija numuri ar choreogrāfiju. Man bija kaut kādi vairāk tādi campi. Es arī impersonations taisu. Piemēram, man bija Tina Turner, Courtney Love, kas man tur vēl bija. Britney Spears, kad viņa tā Instagram mūsdienu versija. Jā, man patīk, ka tu nemīzi.
Jā. Nu, mīz, bet to nevar redzēt. Nu, mīzu ļoti daudz. Bet jā. Man bija arī tas moments ar Aidu Smits, TikTokā, kuri man... Bet jūs arī kļuvāt par draudzenēm, man liekas, ne? Jā, mīlu Aidu. Aida. Viņa ir nevis Aida, bet tāpat viss saka Aida. Ko es vēl gribēju teikt? Nevajadzēja tā laikos teikt. Es atceros kaut kādas... Nē, paldies. Ne. Bet tas ir īstenībā ļoti interesanti. Ļoti interesanti ir tas, ka es daru kaut kādas lietas, un man interesanti vērot, kas paliek cilvēkiem atmiņā, pēc kā mani atpazīt. Protams, man ir tāds tā kā, bišķiņ self-conscious un varbūt bišķiņ ego. Man tāds, es darīju tik daudz, un jūs tur mani zinat tikai no Roja podkasta, no sērijas. Bet tad es sapratu, ka vienkārši ir lietas tur sociāli tīkļos, kas aizgāja, un kas ir tā mainstream infotelpā, un tu nevari to kontrolēt, un ja tevi atpazīt, piemēram, caur Ekšķiem es biju, un tu esi tā Vinčeska no caur Ekšķiem man tāds, jā, lai ir. Es nenoskatījos, kā tev tur gāja. Īstenībā ļoti labi. Ko tu viņam stāstīji? Es pasniedzu viņam bija makeovers un viņam bija defilē. Un es viņam mācīju, kā staigāt, nevis kā modelis, bet vienkārši kā sevi iznest, kā projicēt to confidence un kā mīlēt sevi, kā paskatīties uz sevi citādāk un īstenībā bija tāds tā kā, man cilvēki teica, tev jābūt par psihologu vai terapeitu, jo es tik kaut kā maigi laikam, nezinu, man bija ļoti labs vibes ar viņam, viņa bija tik foršas un jaukas, un es domāju, ka labi, gan jau kaut ko teiks aizskaidrā, kur viņam ir intervijas. Noskatījos epizodu, ne, pat tur neko milulīts vienkārši. Un jā, es kaut kā relētoju un sakonektējos ar viņiem, un tas, ko es gribēju panākt, lai viņi jūtas droši un atslabinās, un lai ir tāda viegla atmosfēra, lai neviens nekautrēs, jo īpaši tām meitenam viņam ir grūti iet ar self-image, ar confidence un tādas lietas, un ne visi izmanto make-upu, ne visiem patīk smuki saģērbties, ne tāpēc, ka nepatīk, bet tāpēc, ka bail, ko es tur izskatīšos, kā kaut kāds papagailis. Tā kā, un tas ir ļoti tādi real un īsti pārdzīvojumi, ar ko daudzi no mums saskarās. Es arī. Un jā, tāpēc tas bija tāds īstenībā ļoti That word. That word. Jā, overall bija ļoti forši. Ļoti forši. Un kur tu smēlies to self-confidence, pašpārliecību? Tas ir treniņš? Īstenībā, es vienmēr stāstu par to, kā, piemēram, līdz kaut kādai 11. klasē man mugurkaula vispār nebija. Tā ir kaut kāda zīme. Jā, mums tagad pauzīt. Lai jau ir. Labi, mēs kur kādam arī mugurkauls pazuda. Mēs bišķi sagurstam visu. Jā, sašļukām. It's not Vinčeska Baltic show if something doesn't go wrong. Tev nebija mugurkaula, bet tev parādījās? Man nebija vispār mugurkaula, un man bija daudz bulinga, un es nekad nevarēju atbildēt kaut ko pretī. Es vienmēr klusēju, cietu, un tas klasiskais latviešu vibes. Neviens arī no vecākiem nezināja, viss. Un, protams, tas sačakarēja manu mentālo, bet kad es sāku nodarboties ar drāgu, tad caur Vinčesku. Vinčeska bija tā konfidence, tā, kura uzdrikstējas, tā, kura nebaidēs pateikt kaut ko pretī, tā, kurai vienalga, ko par tevi padomās. Un Rupolam ir teiciens, ka tā konfidence, kas tev ir, kad tu esi tēlā, viņa tev ir joprojām pieejama, kad tu esi parastais cilvēks ikdienā.
Un tā es arī iemācījos darīt, ka tā konfidence viņa joprojām man ir pieejama, un tad es viņu pielietoju. Un, jā, tāds raksturs man parādījās tieši pateicoties Venčeskai. Ideāli. Cik labi, ka ir Venčeska. Jā. Ir arī Lada parādījusies. Jo Venčeska ir mans skatuves vārds un skatuves tēls. Un ārpus tā es izmantoju savu doto vārdu. Un man īsti netraucēja no Venčeska, un Venčeska visi man pazīst, ka Venčesku visi. Tad es domāju daudz par transitioning un par to, lai sākt hormonus un mainīt dokumentus. Nu tālāk to es visu darīšu, tie ir te plāni, par ko jūs man jautājat noteikti tā kā in the nearest future. Un līdz ar to parādījās vajadzība vārdam ārpus tēlam, un es baigi ilgi nedomāju, jo tas vārds Lada mani tagad sauc Lada. Un tas vārds bija ar mani kopš bērnības. Man bija lēles, ko es saucu Lādā. Man bija kaut kādi personāži galva, ko es izdomāju. Multinam viņa arī bija Lāda. Un man vienmēr kaut kā skanēja tas vārds. Un viņam ir arī tā kā daļa no manā dota vārda. Un arī es mīlu mitoloģiju un esmu tāds botānikas giks. Par šo visu Lāda ir sen slāvu dieviete. Mīlestības, skaistuma un pavasara dieviete Lāda. Man liekas, tas ļoti forši. Man liekas, ļoti saskan. Un interesanta lieta tāda, ka, kad es saku iepazīstināt sevi ar cilvēkiem kā Lāda, nekāda nav kaut kādu reakciju vai kaut kādu, ļoti organiski. Tas ir nevienam nav nekāda jautājuma un uzreiz Lāda un Lāda. Ļoti viegli organiski. Dažreiz, kad es pasaku Venčeska, īpaši, kad es neesmu tēlā, īpaši, kad es neesmu kaut kādas queer settingos, tad tā kā Venčeska, sākas uzreiz kaut kādi jautājumi, cilvēki nesaprot, viņam ir frustrācija un tā tālāk ar Lādu viss tiešām, un tad es arī sapratu, ka jā, tas ir īstais vārds, un it feels like me. Bet es tev arī visu laiku saucu par Venčiju vai Venčesku. Bet tu labāk gribētu, lai tev ikdienā sauc par Ladu? Venčeska, kā jūs gribat? Jā, okay. Tā kā tie, kuri zina mani, ka Venčesku, tas ir tāpat kā Lady Gaga un Stephanie. Tā kā people can call her Stephanie, viņu draugu loks, bet Gaga viņa arī atsaucos, tāpēc es arī atsaucos uz Venčiju un Venčesku. Vēņa, Česka, tur ir tik daudz opciju. Vēņa, Veņka, Venčeks. Man tik daudz iesauku. Jā. Skaisti. Nu ko? Mums jau ir jau pienācis, ka mums jau jābeidz šis ir, bet paldies tev liels par to, ka tu biji, par to, ka tu pastāstīji par visiem saviem grandioziem plāniem un visiem plāniem gan dzīvē, gan arī uz skatuves. Un mēs ceram, ka tev viss izdosies izcili. Paldies. Un ka mums būs vairāk šoviņi, ka mēs reisim, jo es netieku tajā datumā, un es gribu redzēt. Ļoti. Bet tie, kuri kas jūs silti gaida, vēlreiz 27. mārts, 8 vakarā, darbnīca, amizantais koncerts par spīti divai. Laura Sopele, Venčeska Baltīka, Vilhelmīna Žagata un citi mūziķi būs forši. Garantēta dozē ar ahaha un pat ahaha. Burvīgi. Nāciet, būs forši. Jā. Man ir skaidrs, kur mums support your local queens. Yes. Kurš finansē šo podcastu? Kurš? Mans Man bija daudz tētis, tas nav. joku. Tas nav nevienu no mūsu vecākiem. Your dad. Jā.
vecāki nepiedalās finansēšanā, bet piedalās kāds cits, jo šis podkāsts raidījums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Tas ir mūsu kopējais. Un uz šo terēs valsts budžets? Jā. Kauns. Šausmas. Kauns. Tieši tā. Lai te cilvēki domā. Kas notiek ar tradicionālām vērtībām? Visas labākās lietas. Visas labākās lietas. Nu, lieliski, paldies. Paldies arī tiem, kas mums klausījās. Paldies tev, Venčī. Un tad jau tiekamies nākamajā epizodē. Paldies. Tā. Paldies. Čau.